Nu, ko, draugi, mēģinam uztaisīt Etsy, ja? Taisīšu angļu valodā, bet ja kādam būs problēmas ar valodu, dot man ziņu. Tad, ko mēs sāksim? Sagatavojam e-pastu, mēģināšu atrast kādu no veciem e-pastiem, ko es varētu izmantot. Tad ejam iekšā Etsy. Spiežam singin vai lo. Ieiet, nezinu, kā lasīšu, es pat nemāku iztulkodās latviešu, mēs tikai visi angļu valodā. Tad mēs spiedīsim reģistrēties. Ievadīšu savu e-pastu. Man jau šeit ir 2 e-pasti, bet mēģināšu citu e-pastu. Tāpēc, ka man viņi ir vairāki. Un vispār kopumā ir kaut kādi, nezinu, 8 vai 10. Tad reāli ierakstam savu e-pastu. Savus personīgos datus es jums nerādīšu. Nav jāredz. Paši saprot, kāpēc. Kur palika. Tas video varētu būt īstenībā diezgan garš, bet, nu, ja nu kas, sorry, atvainojiet, viņš būs arī YouTube, var noskaties YouTube. Es ceru, ka viņš nav vienkārši man atļaus uztaisīt jaunu, jo man ir vairāk. Nospēs baudis, vārds uzvārds. Un izveidojam parolīti. Parolīte, lai ir tiešām strong, kā ir man, jā, izmantojam gan burtus, nu visu, ko vajag, mazos burtus, lielos burtus, cipars un vispār, jā. Yes, send me exclusive offers, unique gift ideas and personal tips for shopping and selling on Etsy. Nu, varat uzspiest tur, tas tā. Tad, kad mēs jau esam pieregistrējušies, pagabļājuši tur uzspiedu rakstīties, jā. Tad jums vajadzētu saņemt e-pastu. Jā, tad jūs saņēmāt e-pastu. Būs confirm your Etsy account. Vienkārši iet savā e-pastā un uzspiežat confirm account. Nu, jums vienkārši ir jāapstiprina, ka tas ir jūsu e-pasts. Tā, tas ir viss reāli pēc tā e-pasta, jūs uzspiežat un viss. Tad nākošais solis veikaliņš. Spiežat your account un ejat uz palikt. Sale on Etsy. Jūs redzat, šeit ir Sale on Etsy, jā. Spiežam tur visu. Nu tā, tad reach millions of buyers in UK and around the world. Exactly, tieši tā. Nākošais, ko mēs darīsim, mēs spiežam get started. Es vēl nezinu, vai es pats izmantošu Etsy, varbūt viņa neizmantošu, es vienkārši uztaisīšu Etsy. Labi, man tur būs jāsamaksā, nu, tas nekas. Bet, nu, gan jau. Tātad, šeit jūs redzat welcome Oskars Balodis, we are excited for you, blah, 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 to es nelasīšu. Make your shop unique yours. Tell us a bit about yourself, open your shop and pay a one-time £40 setup fee and get after your first sale. Tātad, agrāk nebija jāmaksā vispār par Etsy. Tagad, kā jūs redzat, ir jāsamaksā £14. Labi, es samaksāšu £14. Es nekas neizmantošu. Priekš skatītājiem var samaksāt. Tātad, what brings you to the Etsy? Nu, šeit tas īstenībā, man uzskatīt, nav baigi svarīgi. Piemēram, ja tev ir Etsy, tu esi pies already have Etsy shop, I want to open new one. I'm curious about selling on Etsy, but I don't know what I like to sell yet. I have items that I design, make or collect. I want to sell them for the first time. I currently sell my items somewhere else. I want to sell them on Etsy too. Labi, es izvēlēšos otro. I have items that I design. Tātad, now it's time for fun part. Ok, ejam tālāk. Shop language, kāds Deutsch, English, angļu valoda, jūsu valsts lokācija, Anglija, Latvija vai kur jūs aturaties un kāda jums ir valūta. Man ir Anglija, tāpēc man būs paundi. Saglabājam un ejam tālāk. Veikala nosaukums. Veikala nosaukums es vajadzētu kaut ko tādu foršu, tādu, kas piesaista cilvēku uzmanību, jā. Piemēram, nezinu, viss tas ir atkarīgs, ar ko jūs nodarbojaties, ko jūs pārdodat, ko jūs taisat, vai tas ir pirkts. Un jūs pārdodat, ko it kā nedrīkst darīt, bet kādēļ cilvēki tāpat to dara, ja? Vai tas ir jūsu pašu taisīts. Tad es pat nezinu, kādu nosaukumu es varētu uzlikt. Es varētu uzlikt to kaut kāds Ozzy Crafts. Vai vienkārši izmantojot jūs pirmos savu vārdu, vai pilnīgi, nu, jābūt ir kaut kam tāpat, kā man bija Oskar Do Woodworking, ja? Bet kāpēc? Daudzreiz jautā, kāpēc uzreiz Oskar Do, kāpēc ne Oskars Balodis.
Tikai tāpēc, ka esmu Anglijā, un cilvēkiem ir tā, ja tu uzraksti Oskars Balodis woodworking, tas tā neskan, un viņi nepiesaist tā. Ja tu esi, piemēram, Anglijā, ja, pārdod angļu valodā, vispārējais, tad man uzskata, tam ir jābūt tā, lai cilvēkam tas, lai viņu piesaistītu, ja, tipa OD woodworking, ja, sounds cool, kaut kas tiešām foršs, ja, nevis Oskars Balodis, viņš skatās, un viņš pat nesaprot, kas tur rakstīts, ja, tāpēc, pie tā arī piedomājiet. Es pagaidām uzlikšu kaut kāds, nezinu, tipa, vai arī vienkārši es uzlikšu handmade, by handmade. Es pareizi uzrakstīju. Viņš uzreiz parāda, ja looks like handmade is already taken. Handmade by. By Oskars. Oskars ar C rakstīsim. O tā. Ideāli. Handmade by Oskars. Jā. Viss tas, teiksim tā, manā uzskatījumā ķipā Oskars to ir taisījis, jā, tas ir roku darbs. Bet, es nezinu. Es varbūt vispār neizmantošu viņus, varbūt izdzēsīšu. Tad ejam tālāk. Tātad samaksāt, getting paid, kur atrodas tava banka. Šī gadījumā es pat nezinu, kur banku izmantot. Varētu izmantot Revolutu, vai es varētu izmantot Angļu fondu. Labi, paskatīsimies. Tātad, viennozīmīgi uzliekt, kas jums tu banka ir kurā vietā. For tax purposes, what type of seller you are. Lielākā daļa ir individuāls sole partner. Propelēšī, bābes ar. Karoči, saprot, izvēlēties šo. Ja tu esi šis, tad var izmantot šo. Es atstāšu šo, jo vienmēr esmu bijis savu veidu. Country of residence. Anglija. Un tad rakstam iekšā visu savu informāciju. Kamēr es visu sarakstīšu paies pīdienas. Tātad tavus datus es jums nerādu, kā jau teicu. Sarakstam visu iekšā. Vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mājas adrese. Es ceru, ka viņš man ļaus var uztaisīt, tāpēc, ka man vairāk bijuši, man ir divi ir aizvērti. County. Tātad telefonu numuriņu arī ierakstam. Viss. Tad sarakstījām vārdiņš, uzvārdiņš, dzimšanas gads, mājas numurs, ieliņa, pilsēta, telefonu numurs. Tātad banka. Man ir, es likšu Lloyds banku. Ja tev ir Revolūts vai kaut kas cits, var likt kaut kas citu. Spūdums. Kāds man bija? Es esmu aizmirsis. Labi, tas nekas. Labāk ir, ja jūs jau visu sagatavojat. Pie rokas tad jums nav jāčakarējās un jāmeklē. Ierakstam account numuru, sort codes. Tātad, kad visa informācija sarakstīts, spiežam saglabāt un turpināt. How you will get paid. Tātad, verify your identity in just a few steps. Riņķis selfies būs jātais. Labi. Tā, ok, take photo selfie in a well-lit area. Finish setting up your shop. Take a photo of your ID. This can be passport, driving license, and another type of government user photo ID. Var izmantot, viņai vajag identificēt jūs, tad es parasti izmantoju tiesības, tikai tāpēc, ka tiesībās ir adrese un vispārējais. Tā kā jau pasējam visās pārējās. Tad, ko jūs izmantojat, tā ir jūs paši izvēla. Tāpēc visai informācijai ir jābūt pareizai. Jūs nevarat neko to čītot. Nē, ir jau kas čīto, bet nevajag to darīt. How do you want to get verified? Paņemsim šo. Paskatīsimies. Let's get started. Being verified. Riņiet. Varat izmantot, es mēģināšu izmantot kameru datorā, ja man tā ļaus. Ja man neļaus, tad es, ja viņš man ļaus,
Bet jūs varat uzspiest use another device, tad viņš, domāju, ka viņš aizsūtīs kodu vai linku. Jā, viņš nevar, tad tur rēģinās. Labi, spiedīsim use another device, redzi? Send me SMS, piemēram, jā. Tad mēģināsim to izdarīt ar telefonu, tā būs vieglāk. Jūs varat aizsūtīt SMS vai izmantot e-pastu. Ierakstīšu savu telefonu numeriņu. Aizsūtīsim linku man uz telefonu. Un no telefona iesim iekšā. Es jau saņēmu. Es jau esmu saņēmis, jā. No caur telefonu spiežam uz linku un ejam iekšā. Šis, lai paliek atvērts datorā. Tad būs pieeja kamerai. Tad ir jānobilda priekšā no jūsu ID. Es izmantošu angļu tiesības. Davai lādē, ko tik ilgo. Take a clear photo. Skaidrē tīrai bildē jābūt, nedrīkst kustināt, viņš pats nobildēs. Ielādējam šo bildīti. No priekšpuses tiesības, vai jūs gribat varat pasi, vienalga, kas jums ir. Un arī aizmugurīti nobildējam. Tā varam nekusties. Man internets čakarējās. Nobildējam un ielādējam abas divas bildītes. Take clear photo back your driving license. Tas taču uztaisīja. Ak, Dievs. Šeit tad tas varbūt baigies čakars. Ja cevišķi internets neiet, man ir izslēgts Wi-Fi, tāpēc ar man neiet. ID ir, viņš saka, man parāda, uploading your ID, jā, tad tagad gaidam. Tas var aizņemt pāris sekundes. Man, piemēram, nesanāca, viņš parāda, jā, viņš parādīja, ka nesanāca. Tā arī mēdz gadīties, mēģinām vēlreiz. Mēģināsim vēlreiz. Viņš man parādīja, ka nesanāca. Ja jums pirmā reizīte nesanāk, tad vienkārši turpinam to darīt. Otrais. Varbūt es kustināju. Tā nobildējam priekšu vēlreiz. Un tagad bildējam aizmugurīti. Var arī izmantot ID kartu. Man viņa ir, bet es nezinu, es tomēr tiesības visur izmantoju. Tā. Mēģinām vēlreiz. Come on, laiks iet. Atkal uploading your ID, stand tight. Might take few seconds. Kamēr gaidam, saliekam apakaļ visu. Jā, sanāca, tā. Tagad viņš jums parādīs now time for quick selfie. Ja, tad, ko jūs darat? Paņemat telefonu savu priekšā. Agrāk tas nebija, tagad ir. Viņš lādē kameru. Kad jūs šito darat, pārlieciniet par to, lai jums ir labs internet signāls. Tā. Nu, tagad viņš rāda turn your head slightly to left. Ups, uz otru pusi. Vertificē. Tas viss ir, jo viņš salīdzina tagad pilnīgi visu tavus dokumentus. Visu. Agrāk tā nebija. Agrāk, es saku, cilvēki vienkārši tā pārdeva, ka vēprās. Tātad, vot, parādījās, jūs redzat, your identity has been verified. Nu, tā. Un telefonā arī parādījās tas pats. Tātad, tur telefonu taisam cietī, pēc spiežam continue shop setup. Tātad, fees for selling on Etsy. Tagad, do it now. One time setup fees, 14 pound, jā. Tā pirmo reizi ir jāsamaksā. Tas ir kaut kas jauns, jā, bet nu kā ir tā ir later. Tātad later listing fee 20 centi par katru listing. Tad ir transaction fee 6,5% no katras preces, excluding tax. Tad ir payment processing fee, kas nāks klātī vēl pie transaction fee. Tad jau tas kopā sanāk 10,5%. Payment processing fee 4% order total, including tax and postage, plus 20 centi katru reizi, ja tu nopērk preci.
katru reizi, kad atjaunojas preci. 20 centi. Un tad ir vēl kaut kādi fee. Regular operation fee 32% of order total exclusive tax. Currency conversation fee, tas ir tevis citās valstīs, laikam kaut kas tam līdzīgi. Riņeķi. Un offside ādi, jā, ko es saku, offside ādas fee 12 līdz 15%, kā jūs redzat šeit. Un reiķiņi, ja jums, piemēram, 12%, plus šie tas ir 20% jūs samaksājat, tāpēc, draugi, par šiem offside ādiem es mēģināšu tagad, kad uztaisīšu Etsy jums parādīt, kas ko kā, bet šie offside ādi slēdzat obligāti ārā. Ja jums būs tie 12%, plus vēl visu teiks kopā, ja tas sanāk 25%, jums vienkārši tā nauda aiziet. Un ticat man, tā ir ļoti, ļoti liela summa. No 1000 poundiem sanāk 250 poundi, jā, pārdod, nezinu, 4 mēnešus, jā. Plus mīnus 4 pakas, un tu reāli jau pakās. Tāpēc uzmanties to. Esmu šo izlasījis un apstiprinu. Jā, arī gribēs, es varu uztaisīt toreiz Etsy latviešu valodā, bet es domāju, ka cilvēkam nebūs problēmas. Kredītkārta. Nav man naudas, liek. Kur man karta palika? Tātad, es varu rakstu? Jā. Jā, apskatās. Raksta. Labi. Patērēsim naudu. Puisim. Tā, sarakstam kartes datus. Expiry dates. Tā. To es ierakstīšu pēc tam. Tātad adresīti vēlreiz ierakstam. Telefonu numuru var nerakstīt, bet es ierakstīšu. If your add your VAT ID if you have one, taxpayer ID. Šo man reāli nav VAT ID, tāpēc es arī nelieku. Ja jums viņš ir, tad jūs viņu varat ielikt. Kad viss ir ierakstīts, spiežam tālāk. Bum. Viņi aizturēs to naudiņu, bet tā nauda netiks novākta, kamēr uz veikalu nestāties viņu. Verifikācija vajadzīga. Nu, tas ir tas no bankas. Tas tam nauda. Jā, un jūs arī saņemat e-pastu, kad jūsu identitāte ir verificēta. Tātad apstiprinām bankā 14 poundus. Kurš man to naudu atpildos? Nē, nu varbūt es izmantošu to veikals, es izdomāšu. Tātad, tā. Jūs varat izvēlēties, ja jūs gribat subscriptionu. Jūs varat maksāt vēl 7,40 mēnesī plus taksas, bet man uzskata, tas nav vajadzīgs, ja tāpēc, kad tur baigi neko nedod īpaši, es skatījos, man nevajag tos, es atstāju vienmēr, ka nevajag, un turpinam, bet ja jūs gribat, tad jūs varat to atstāt. Tātad, keep your shop extra safe. Es atstāšu SMS, choose option to get started. Jā, tāpēc viņi sūtīs kodu. Telefona numuriņš, lai saņem kodu. Un šeit lejā jums jāievada kods, ko jums atsūtījis telefona numuriņu. Spiežam turpināt.
Process ir diezgan garš, bet nu. Tā. Tagad viņš jums ir iedevis kodus, tas jums ir jāsaklabā. Šie kodi ir obligāti jāsaklabā. Es viņus saglabāju telefonā, nobildēju. Ja. Keep these codes in a safe place. You will need them to sync in your Etsy account if you ever lose access to the device you set up to FA with. Ja. Tad jūs pazaudējat paroles, aizmirst un vispār, jums šie kodi būs ļoti vajadzīgi. Nevajag saglabāt neko. Ejam tālāk. New US tariff policies could affect your shop. Nu, tas ir atkarīgs, ja jūs sūtat uz amerikāņiem, jā. Es pagaidām to nespētīšu. Tātad, šeit jau jūs redzat, ir daudz, kas jau ir uzmeties. New US tariff policies could affect your shop. Stock your shop, start selling. One factor risk lowering your search visibility. Tātad, tas jau pazud. Tas znači, tas bija kličs. Tātad, reāli tas arī ir. Jūs uztaisīšu savu laikā. Tas arī bija viss. Bet tagad ir vēl nākušies solis. Pielikt ikonu, izveidot banneru, your shop story, seller foto, tad pievienot preces. Vēl visi tavi shop policy, jā, info, piemēram, about your shop, delivery settings, policy settings. Ļoti daudz, kas vēl ir, ko salikt tajā visā pasākumā. Bet es ceru, ka jūs sapratāt, kā uztaisīt Etsy shop. Tas ir ļoti vienkārši. Nekas jums vairāk nenotika. Ja jums ir agrāk bijuši vienīgais kaut kāds problēmas, ja viņi varēs taisīt šāds ietīgi, bet es domāju, ka tā nebūs. Jo diezgan daudz, kas vēl ir jādara. Bet, priekš veikalu uztaisīšanas, kas arī draugi ir viss. Tad nākošais ir, kā jūs teicu, sačinīt vispār jau. Ikonas, banneri. Tur ir dahuja, ko darīt ir. Reāļi tur ir dahuja. Tā, kas mums šeit ir. Your shop, veikala redzat, completing your shop info can boost buyer trust. Jā. Jo vairāk tu savā veikalā esi izdarījis, jo lielāk iespēja, ka cilvēki atradīs tavu veikalu. Tāpēc tev ir jādara pilnīgi viss iespējamies. Lai cilvēki atrastu tavu veikalu. Jā. Tev ir vajadzīgs banners, ikona, bildes, tava personiskā informācija, stāsts par tevi, piemēram, kā tu sāki savu biznesu, kas tev pie tā novada, jā. Nu, viss tā pīča. Kas mums pie finansēm ir, ko viņš man te prasa tagad? Finansēm nekas nav. Jūs jau redzat, es jau esmu reāli mīnusos. Paskatiet to tā. Reku. Jau mīnusos esmu. Nihrenasību. 2,80 plus 14 paundi, jā. Tas 16,80. Tā, kas mums šeit ir customer service stats. Tā, track your daily progress. Šeit tik par 24 stundām updateojas viss. Te ir message response rates, one-time dispatch tracking, average review ratings un cases. Kas mums ir ļoti svarīgs? Klients uzraksta, uzreiz bang atbilda. Preci izsūtat ātri, jā. Ja jūs visu šito te darat, tad jums nebūs problēmas ar šo message response rate. Jums nebūs problēmas ar šo un šo. Jo šeit ir rakstīts 80%, jā. Un ķipā service standarts un tad ir star sellers. Jo, ja jūs tiekat star sellerī, tas ir ļoti svarīgi un ļoti labi. Bet, lai tiktu star sellerī, jums ir obligāti jāatbild 24 stundu laikā. Man tagad te uzmet. Jums ir jāatbild 24 stundu laikā, lai būtu vismaz 95%, jā. 95 vai kaut kā tu bija. Tad, nu jā, atbildēšana 24 stundu laikā. Star sellerim arī jābūt ir uz trackingu. Jābūt ir precēm izsūtām ar tracking un laikā. Tad average review ratings feedbackam tev ir jābūt, atsauksmēm jābūt 4,8 HR, jā. Tev nedrīkst būt 4 review. Nu, sākumā tas ir ļoti grūti, tikai tāpēc tas ir jauns veikals. Un, piemēram, kāds atstāja to 4 veikals, viņš jau reāli sadirst tavu ratingu veikalam, visus jau. Bet, nu, tas tā, un case tev nedrīkst būt vairāk kā 3 case. Bet tas ir vajadzīgs star selleram, jā. Tas ir vajadzīgs star selleram. Bet, nu, par to es, draugu, varu izstāstīt. Tā rek, piemēram, jedzat, PD replies, smooth dispatch, rare reviews, jā. Un all 3 budgets tu become a star seller.
Tas būtu mazākais te dēli. Tad, hei, handmade by Oskars is open for business. Viss. Galvenais, nesapīsties un uzrakstīt nepareizi. Tad explore your shop manager vai, viennozīmīgi. Jā, es ceru, ka šis palīdzēja. Ja vēl gribat zināt par Etsy, tad varu parādīt. Es pagaidām neko nedarīšu. Es gaidīšu jūs atbildi. Ja jūs gribat, tad varam pastrādāt kopā, salikt visas bildes, visas ikonas, banerus, storiju, ielādēt jūsu ID, bildi, jā. Visu to varam kopā izdarīt, ja jūs tā vēlaties. Un tad, censties atbildēt uz jūsu jautājumu, jo, katreiz taisīt video par katru man ir grūti, man liekas vieglāk uztaisīt vienu bang video un viss, bet, ja jūs gribat tagad redzēt kādu feature no visu šitā, jā, un blablabla, tad es to varu izdarīt. Šeit, piemēram, vēl tad jūs redzat arī takas informācija, jā. Man adresa viss, taxpayer ID, blablabla, jo tagad reāli viņam ir jau governments jau zina jau. Varbūt reku, viņi varbūt prasīt vēl kaut ko, bet, skatīsimies, kā būs, es neatceros, kā tagad bija. Peroče, tā. Kādi jautājumi droši rakstat un tiekamies nākamā video. Paldies, ka skatījāties. Sorry, ka tik garš video sanāca. Bet, kā ir teikt, vēl raksta 26 minūtes. Kur viņai, sorry. Tiekās.